Dažādu kameru uzmontēšanu uz bezpilota lidaprātiem jau iepriekš veikuši dažādi foto- un videogrāfijas entuziasti, tomēr visas šīs platformas jāievada operatoram uz zemes. Savukārt AirDog noteiktajā augstumā sako jebkam, kas aprīkots ar raidītāju. Zemnieku saima pauž sašutumu par Saimas Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas 7 deputātu bezatbildīgu attieksmi pret likuma projektu par zemes privatizāciju, līdz ar to pieprasa valsts augstāko amatpersonu iejaukšanos likuma virzībā, sasaucot Saimas ārkārtas sēdi. Deputāti arī atbalstījuši likuma papildināšanu ar nodaļu par Latvijas zemes fondu. Saimas atbalstītie grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos ieviesīs izmaiņas arī Latvijas lauksaimniecības zemes tirdzniecībā. Gaismas pils uzturēšanās izmaksas var svārstīties no 2,5 līdz 4 miljoniem eiro gadā. Aktuāli kļuvuši vairāki jautājumi, kas faktiski tūlīt būs jārisina. Vai kultūras ministrijai jānodarbojas ar būvniecību, cik īsti būtu jāmaksā par jaunās bibliotēkas uzturēšanu, vai ceļot kultūras infrastruktūru netiek aizmirsts par tajā strādājošiem. Tostarp Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas atvēršanas pasākumu, kas kādas 4 dienās apmeklējuši aptuveni 10 000 interesentu. Gaismas pils oficiālā atklāšana, jeb ēkas inaugurācija notiks šī gada 29. augustā, bet jau tagad noris aktīvs sagatavošanās darbs, lai augusta nogalē bibliotēka sniegtu apmeklētājiem visu pakalpojumu klāstu. Mobīlo sakaru operators Bite Latvija pieņēmis lēmumu izstāties no Latvijas telekomunikāciju asociācijas. Kompānijas pārstāvi norāda, ka tas saistīts ar Latvijas telekomunikāciju asociācijas izpilddirektora nekorektiem izteikumiem mēdījos. Un vēl Kalnciema kvartāls ir uzsācis ēkas Kalnciema ielā 33 Rīgā renovācijas darbus. Tā ir pēdējā no Kalnciema kvartālā 6 ēku kompleksā ietilpstošajām ēkām, kura pacietīgi gaidīja savu kārtu renovācijas darbiem. Renovācijas darbi noris ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu. Radio Capital FM ekonomikas jaunumiem studijās Renāte. Autoraidījums Zem haubes sadarbībā ar RG Auto. Capital FM. 2 minūtes pēc 18:00. Labvakar! Pirmdienā tev teica Helmuts Beits un Toms Barons. Labvakar! Šovakar es varu teikt, ka tev pirmdienas talismani ir ar jums, autovadītājiem. Nu jā, un lūkosim, kur tad atkal patiesības slēpjās autolietās. Nu, protams, ka zem haubes, vai ne? Jā, principā visiem patīk, kad es teicu par Skalli un Malderu, bet šoreiz būs tikai patiesība ir zem haubes. Un šajā raidījumā vairāk runāsim tieši par patiesību, kas ir atrodama ganība Dambī 25, kur mums ir BMW servis. Tātad, jā, no šīs dienas tēma, tā kā vairāk vai mazāk, pusstundu mēs tam malsamies par BMW lietām, un tātad, kā jau Helmuts pieminēja, tātad par šajā reizē ERG auto servisu ganību Dambī par BMW tām lietām, un tām iespējām, ko jūs varat tur izdarīt. Nu, un tā skaitā mēs ar prieku gan saņemt jūsu e-pastus uz eters@capitalfm.lv vai pat zvanus uz 6786 0101. Savukārt no pusstundām mums būs kāda skaista viešņa, atkal sieviete un likumsakarīgi, bet BMW braucēja, vai ne? BMW, jā, šie burvīgie burtiks ļoti daudz kustināt šajā raidījumā. Un, jā, diagnoze, vai nē, to mēs noskaidrosim nākamajā pusstundā no 18:30 līdz pat 19:00. Jā, un principā jau ažiotāžai, kas gan būs mūsu vieses pirmā automašīna, jo principā Marikai Ģeģertei tā bija Transit, būs. Jā, Ford Transit bija pirmā automašīna. Nu, kas tad mūsu šīs dienas viesim, mēs arī pēc brīža arī paziņosim, kas tā būs. Nu, jāsaglabā intriga, no to tad mediju vide prasa, vai ne? Uzkurināt uguni. Reklāmas pauze. Jā. Nu, ko laižam nelielā muzikālā ceļojumā, un tad jau pēc brīža ķeramies klāt, tad šajā reizē tā ir BMW tēma un konkrētāk servisa ganību Dambī, un ko tad ERG auto tur piedāvā. Un skaidrs arī, ka ikdienišķas lietas, un atkal mazliet pazobosim BMW braucējs, vai ne? Bet skaidrs, ka mēs paši esam tikpat lieli šīs markas piekritēji, kā daudz citu auto braucēji Capital FM klausītāji. Tā kā laižam dziesmā, jā. Nu, principā, jā. Put your flags up in the sky, and wave side to side, side to side. Show the world where you're from, show where you're from. Show the world we are one.
We are one on Pitbull un Dženifers Lopes kopdarbs tavā Capital FM ir 7 minūtes pēc 18:00 un autoraidījums Zem Haubes, kā jau katru pirmdienu ieraksts, iet gaisā kopā ar Helmutu Bēķu un Tomu Baronu, un paldies mūsu sadarbības partneriem ERG Auto. Jā, šīs dienas tēmā, daudziem viņi tādi piņķerīgi patiesībā šķiet, jo, ja stāst ir par BMW markas automašīnām, tad vienmēr ir cilvēku daļa, cilvēku kategorija, kas domā, jā, tā ir diagnoze un tie trakie braucēji, bet katrā vīrietī, manuprāt, arī daļā sieviešu, dzimst šis te īstais bembists, ja mēs tā varam teikt, vai ne? Principā, jā, un ka tālāk viņas dala sanāk, ka katram, kam ir BMW, viņš kaut vienreiz dzīvē pateiks, man tomēr mazliet benzīns asinīs. Jā, benzīngāva. Jā, tas stāsts jau patiesībā ir par to, ka skaidrs, ka mums, ja mēs arī pēc dabas esam pēc būtības, kā tautā saka, gāzējs, arī negāzējs, jebkura automašīna, jebkuras tātad četrteņu draugs, arī prasa, tā teikt, nelielu ieguldījumu, un stāsts tad pirmais ir par iegādi, ko mums jau daudzus raidījumus iepriekš esam runājuši, tad attiecīgi tālāk sako, kopta, tā kā, kad bērniņš ir uztaisīts, tad bērniņš ir jāaudzina, vai ne? Principā, jā, to ļoti labi iesāki, par to arī varētu varbūt sākt runāt, jo, ja toreiz es izvēlējies BMW, kurš būs tagad tas, ko tu iegādāsies, Ganība Dams 25A, kur ir ERG Auto BMW servis, tieši arī būtu tā vieta, kur to pārbaudīt, jo es pilnībā pateikšu godīgi, bieži brauc cilvēki, kuri tikko nopirkuši savu spēkratu BMW veidolā, un tad viņi prasa, cik man tas maksās, un tā saruna tagad no mūsu puses ir pirmā, kāpēc nebrauc pirms, jo jau tas būs ļoti dārgi. Tad ar ko tad mēs skaidrs, pirms neesam bijuši, labi, ejam tālāk, ir nopirkts. Ir nopirkts, jā, un tad principā tā, ka tu esi trāpījis tajā oāzē zemes virsū ERG Auto Ganība Dambī, kur kompetenti speciālisti jau servisi tur atrodas jau vairāk kā 15 gadus, kur arī uz vietas ir ļoti daudz rezerves daļas. Tas tā kā taisnība BMW servis, jā? BMW, Mercedes un Mini, jā, bet tā kā nav noslēpums, ka Mini ir zem BMW, un Mercedes ar turpat blakām Vācijā, tā kā tas ir ļoti pat saderīgi, jo tas plus jau kāds mums Ganība Dambī galvenais tas, ka mums uz vietas ir ļoti liela daļa no rezerves daļām, kas arī cilvēkam varbūt neinteresē, kas mums ir uz vietas, bet interesē tas, ka pie mums būs lētāk. Tieši tāpēc, ka mums nekam nav jābrauc pakaļ. Mums ir elektriķi, un to pat arī izmanto ļoti daudz citu servisu, kas zina, kad aiziet BMW, kā tautā saka, pieskar elektrību. Ok, braucam uz ERG Auto Ganība Dambī, jo tur tā kā savedīs kārtībā, jo principā jau kuras sarežģītības elektrosistēmas darbi vai dzinēji, ja kas drausmīgais BMW remonts pa lielam ir mūsu ikdiena. Tādā veidā mēs arī to visu pozicionējam. Baigs skarbs skan tas drausmīgākais BMW remonts. Jā, principā jau kā, kad jebkurš remonts kļūst, man liekas, drausmīgs, ja tur summa ir drausmīga, tur kalkulatorā tikai, kā saka angliski, multiply, un tad domā, vai. Kad... Jā, zini kā, manuprāt, jau tā stāsta pamatā ir, ka cilvēki neaizdomājās par daudzām lietām, kas ir servisa nozarē. Viens ir automašīna taisīt labu un kvalitatīvu, kurā šai tēmai mēs arī pieskārsimies, bet tas pirmais jau ir skaidrs. Ņemot vairāk, ka BMW pēc savas būtības ir automobilis, ja, teiksim, gads ir jaunāks, un tā ir automašīna ar lielāku bīstamības pakāpi. Ja mēs runājam, teiksim, par šo te ne marodieru, bet šo te zaglīgo roku pieskārienu. Skaidrs, atstājot automašīnu uz ilgāku laiku periodu, tomēr tu esi mazliet satraukts, ja tu jau vairāk pirmo reizi brauc pie kāda autoservisa. Šajā gadījumā stāst ir par Ganību Dambī. Principā jā, ka Ganība Dambī mēs šo situāciju varam ļoti viegli nokārtot, atrisināt, tāpēc, ka mums ir pietiekama liela teritorija, kas ir apsargājama visu diennakti, kā arī pārsvarā, ja mašīna tiek atstāta pie mums uz nakti, vai, kad, piemēram, sāk remontēt no rīta automašīna, principā ir mūsu servisā, tā ka mēs pilnībā uzņemamies par to garantiju. Un Kāra Toms arī pats pateica, ka jā, principā jau var viss, kas ir BMW un saistās ar 5, sanāk vecais 5, jaunais 5, X5, tie spoguļi pilnībā, man liekas, līp pie rokām. Tādā reāli tirgus sprēģis drīz, ka zelta varēs pielīdzināt pamatvērtībā, pie ko salīdzināt valūtu. Varētu tā kā, taisīt akciju. Zini, ka, ja kādreiz bija gājis mājām un vismaz vienu pienpaku jānopērk, vai citam tas ir ališs, ja? Jā, ališs, jā. Jā, tad tagad, ejot mājās, vismaz viens spogulis jāatnes. Vismaz jā, pa vienam, bet, kad tas ir... Pēc pieredzes, daudzi, bet, teiksim, šī statistika, nerunājam varbūt konkrēti par skaitļiem, bet tā psiholoģiskā paša esat novērojuši, cik daudz tomēr ir šie klienti pēdējā laikā, kas brauc un saka, man nozags spoguļus, es varu pie jums pasūtīt viņus. Principā ir pat, tas ir procents nemaz nav krities, un viņš ir, man liekas, stabils tā kā, nezinu, tā kā zelts, jo, man liekas, Rīgā braukā arī viens BMW X6, kam ir no riteņa pielikt spoguļi.
Man pašam ir viens ļoti labi arī pazīstams cilvēks, kurš brauc ar BMW X5, jau 3. reizi viņš maina spoguļus, un viņš saka, es nekad ar zolaini nebraukšu. Iet labā esoši pie tirgu prece un ņem nost. Pērk, jā. Tas tā kā jaunos kartupeļus, vai ne? Jā, tikai sezonalitāte, principā visu sezonu, jā. Tā kā lauksaimniekiem var ieteikt varbūt nodarboties ar spoguļu tirdzniecību tajā laikā, kad nav jauno kartupeļu sezonu. Jā, principā, kad BMW arī daudz citi, piemēram, plusi, kas arī brauco pie mums ir ļoti svarīgi, ko es, kā ne tik kompetents kā auto vadītājs un zinošs, ir tā, kad, iegādāties mašīnu, tas mainīgais moments padod spīdometru. Man ir griestais vai man nav griestais, ir ticis atpakaļ vai nav, bet principā katrai mašīnai nāk 2 atslēgas. Un pie mums BMW servisā ganību dambi ir iespējams šo atslēgu nolasīt. Un nereti ir tā, ka tie rādījumi, ko rāda atslēga, principā viss tā vēsture ir liela daļa iekšā. Tā ir pašā auto atslēgā. Pašā auto atslēgā viņi ieliek tādā smieklīgā vai nesmieklīgā plasmas uzpariktē, un viņi principā nolasa to atslēgu un parāda reālos datus pa automašīnu, cik ir nobrauc, cik ir kāda, pēdējais kaut kas mainīgs. Jā, kāds garstāvoklis, kādā krāsā acis klientam, bet tas joks, bet principā viņi sniedz ļoti daudz informāciju, ko varbūt nesniegt, tā kā reālais skats uz auto paneli, jo tas vienkārši daudz tādu maz sīkumu. Tāpat arī, piemēram, pie mums uz vietas ir BMW oriģinālās eļļas. Protams, ka BMW nav tā, ka tur gluži riso eļļu nevaram, ko mēs bieži jau pieminam, bet ir BMW eļļas, piemēram, vai tad arī BMW vadītāji visi zina, piemēram, kad BMW oriģinālo 0V40 eļļu var liet visiem benzīnu un dīzeļu motoriem no 2001. gada. Un tad, principā, līdz 25,000 km ar to var braukt. Jā, tu pieminēji oriģinālo eļļu. Vai tā tiešām ir tā, ka, vai tad jāliek taisni šī BMW oriģinālā eļļa, vai tas ražotājs tomēr ir noteicis, ka ar to dzinēja resursu būs ilgāks? Loģiski jau katrs iesaka savu, tajā pašā laikā es taču neteikšu, ka Castrols ir slikts vai kad mobils ir slikts, bet, ja runājam par BMW, tā kā, principā ir. Tāpat arī nav tā, ka, piemēram, mēs labojam tikai automašīnas. Principā pie mums var pasūtīt jebkuru detaļu, nebaidos no šī vārda. Jūs gribat pasūtīt Jāni, atbraucat pie mums? Ja Jānim ir BMW kods kaut kur, tad arī Jāni varam pasūtīt, jo principā arī pie mums ir pasūtīts motocikliem rezerves daļas, tā kā dažādākās pēc katalogiem, jo mums principā ir ražotāja katalogs. Tāpat arī ir bieži cilvēkiem uz galvas BMW M Power vai savādāks vai cepuri vai kādam mugurā ir maikas, apavi. Principā vispār sākot no piekariņa līdz motordzinējam. Jā, ar citu es esmu liecinieks, es šodien kā vēlreiz aplūkoju to stendu, kur bija gan tiem, kas ir M modeļu piekritēji, tad M kedas ir droši pieejams, tāpat arī tiem, kam ir vietālrunis iPhones, tātad ir šie te vāciņi ar M, gan breloki, gan ārējais cietais disks. Tā teikt, varat noemoties no galvas līdz kājām. Principā paradīze, jā, pat BMW siksnas, BMW pilspalvas zīmuļi, kā to mums jau minēja USB flash atmiņa. Un tas ir numur 1. Nākamais ir tas, kad mums, kā, piemēram, arī, salīdzinoši nelielam, bet tajā pašā laikā mums ir 8 darbojoši pacēlāji, kad mēs varam piedāvāt pat, arī droši var teikt, par 40% lētāk, piemēram, izmaksas tieši darbam. Cik mums ir, mēs ar ļoti lielu stāžu, mums vienmēr ir vieta iespējams sarunāt, iepriekš zvanot. Tas, ka principā arī var ietaupīt uz izmaksām maz, bet nesvarīgs faktors, gan līdz puslētāk nekā citur. Mums nav normstundā aptuveni 40 eiro, un pat tavu mašīnu, kamēr viņi stāv pieņemšanā, tu par to jau maksā. Jā, mēs stundu mainījām loktīrītājus. Jā, bet tieši tāpēc, principā mums ir, ja būtu tā jāsaka konkrēti, jā, tie ap 40% lētāk, atsevišķiem darbiem ir gabala darbs aptuveni, varbūt aptuveni tev šitik un šitik. Patīk, ok, taisam, visu kārtībā, garantiju darbam dodam. Protams, var arī, kā jau minēju, mums ir lielākā daļa rezerves daļas stokā, kā saka tautā, uz vietas pašiem atlikumā. Ja nav, mēs varam dabūt tur dienas laikā specifiskās daļas, un sanāk, jā, ir tās 2 nedēļas. Mēs paši tā kā importējam, sūtam no Vācijas, un tas arī mums tā kā palīdz. Un var arī tā, ka, protams, cilvēks pats ir gudrs, viņš pats grib skrūvēt vai darīt. Var pie mums tikai iegādāties. Var izīrēt pacēlāju stundu, viņi varēs. Jā, pacēlāji ir, gan mēs tā kā nepiedāvājam pagaidām, jo cik mums ir daudz darba un kā mēģinām sakārtot tā. Nākotnē plānojam. Nākotnē arī neplānojam, bet principā jā, kad arī cilvēks var braukt ar savām rezerves daļām. Jo ir, piemēram, cits, kas
kā saka, fanāts meklēt lētāk, ērtāk vai kā pašam patīk vairāk iesaistīties. Protams, viņš var braukt ar savu rezerves daļām un tad skatīties. Bet es pēc pieredzes pateikšu, ka lielākoties laikam bieži ir tā, ka kāda daļa tiek nopirkta nepareizi, sajaucot modeļus vai gadus. Nu, pašam man tā ir sanācis 2 reizes, un kopš tās reizes es tā kā vairāk arī uzticos zinošākiem cilvēkiem. Un, nu, uz to kopsumu, kas jums ir jāmaina, ja jums tas tur mainīs, varbūt, nu, nezinu, 20 eiro, ja? Nu, tad labāk, lai jums ir šī detaļa īstā, nekā jūs vēl zaudēsiet laiku, kas ir dārgākais jums pašam, braucot meklējot jaunas detaļas. Principā, jā, kad atbildi jau arī šeit ir tā tautā populārā, kad nekļūdās tikai tas, kas neko nedara, un arī pateikšu godīgi, arī mums reizēm sanāk nokļūdīties, jo uzsūtot viepēt pat pēc vienāda koda tieši identisku daļu atnāk mazliet kaut kas cits. Tagad, es domāju, vēl grūtāk ir cilvēkiem. Ja mums principā ir Bet jūs gadījumā jūs uzreiz atkal ātri reaģējat un attiecīgi tiek sameklēt īstā detaļa, vai ne? Protams, ja mums jau ir kā es minēju, runākais katalogs nav tikai aptuveni tur burtiņi un cipariņi, tur ir tā, kad kaut līdzīgs tekdokam, ja kas tautās zina, kad... Kas ir tekdoks? Principā tā, nu, kā es teiktu, tehniskā dokumentācija? Pats kā users... Lietotājs stulko. Kā lietotājs, jā. Es nekas, ka tu angliski runā. Jā, ka tur redz visu mašīnu pa gabaliem, nu, tu tur spied tālāk, tev ir mašīna, tad tu spied tālāk, ko tev vajag virsbūju vai iekšu, un, principā, mazāk kaut ko nibulīt var atrast, un tad arī kos pretī. Nu, lūk, un arī šādi mēs šeit pirmdienās 18.00 zem Haubes sākam meklēt to knibulīt, lai pastāstītu jums šajā reizē, nu, tātad pusstundu mēs parunāsim par BMW servisu RG Auto un ganību Dambī 25 abi. 25, jā. Nu, lūk, un tad jau pusstundā mums būs kāds skaista viešņi, kur pēc brīža arī paziņosim tie, kur ir sociālajā vidē vai no Facebookā vai Twitterī, tie nu jau ir redzējuši. Šobrīd 19 minūtes pēc 18. mēs laižam nelielā reklāmas pauzē, un tad jau arī neliels muzikāls ceļojums. Autoraidījums zem Haubes sadarbībā ar RG Auto. Capital FM. Sorry, guys. Reklāma. Ganību Dambis 25A, BMW, Mercedes un Mini specializēts autoservis. ERG Auto pieredzējušie meistari ar vairāk kā 14 gadu darba pieredzi auto ārstniecībā noteiks pareizo diagnozi tavam auto un savedīs to kārtībā. ERG Auto, Ganību Dambī 25A, Rīgas industriālā centra sirdī. Meklē mūs arī internetā ergauto.lv. Cik daudz tev dzīves enerģijas, tik veiksmīgi tava dzīve. Izmaini savu dzīvi ar Memory Water, ūdeni un dzīvesveidu. Vairāk informācijas meklē memoryw.com vai zvani 200 108 00. Ja tev ir svarīga pārliecība, ka pērc oriģinālu, ja tev ir būtiski zināt, ka tas, ko tu velc mugurā, ir aktuālākais šajā sezonā, tad ieskaties jaunā konceptu veikala FN More modes apģērbu un aksesuāru klāstā. Versace jeans, Just Cavalli, Baldessarini, Passionable un vēl 15 jauni dažādu modes zīmolu veikali ar šīs sezonas pārsteigumiem. Sky & More, Duntas ielā 19A, Rīga. Release your ego. Radiošos, kas neļaus tev palikt mājās, katru trešdien 2019. Radio Capital FM ēterā. Kopā DJ Majestic un Edgars Gērtneru dodas klubu mūzikas ceļojumā par aktuāliem pasākumiem Latvijā. Radījumā DJ Majestic ir aktuālo klubu mūziku un Edgars Gērtners ar ziņām par pasākumiem. Katrā raidījumā nedēļas vīzes aktuāls personības šovbiznesā un, protams, konkursi ar vērtīgām balvām, kas aizvedīs tevi uz kādu neaizmirstamu pasākumu. Internetā pieslēdzies ar raidījumu jebkurā sev ērtā laikā. Mixcloud.com/release your ego, Facebook.com/release your ego. Tavs deju un izklaides radiošos ar DJ Majestic un Edgars Gērtneru katru trešdienu 2019. Radio Capital FM ēterā. Release your ego. Share your life moments by using our social networks. Facebook page, Capital FM Latvia. Twitter @Capital FM LV. Or visit our website, capitalfm.lv.
the blue dark, playing pulling wild ducks video game. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Lana Del Rey un Video Games tavā Capital FM. 18,24 minūtes. Jā, pirmdienas vakara talismānī autoraidījums Zem Haubes, Helmuts Beits un Toms Barons jūsu sabiedrotiem. Un sveiciens visiem autobraucējiem. Jā, mums arī radioklausītājs Jānis raksta, ka viņš ļoti atvainojās pilnīgi visiem gājējiem, tiem, kuri šodien ir, tā teikt, apšķakstīti. Un tas nav noticis tīšām, bet, pie vainas esot ceļi. Tā kā, lai arī visi ceļu pārvaldes un ceļu uzturētāji mūs šobrīd klausās, tad sveiciens arī jums. Es ceru, ka tā vainas apziņa jā, emocijas, jā, un tiešām vainīga ir ceļa, ne jau vadītājs, protams. Jā, atgādinu jums, radioklausītāji, ka 18:30 ar kapekām mums būs vieši. Tā būs Keitija Teņdermārka, un mēs te runāsim par auto lietām, jo šīs dienas tēma mums ir BMW, un arī, Keitija brauc arī ar BMW markas automobīli, un tad skaidrs, ka iespēja arī radioklausītājiem būs tik piedāvana kartes no ERG auto. Tieši tā. Principā mums ir super ziņa no tava kolēģa Anģa Kliņš-Tomanē, kas viņam šodien jubileja ir, ka viņš raksta, ka šodien ir dibināts automobīļu koncerns The Ford Motors Company 93. gadā, un 896. gadā ir Tomam zina franču autorūpnieks Žans Peugeot. Bet varbūt nepareizi par tiem BMW šodien runājām, jo ne tiem jubileji. Katrā ziņā arī Ancim šodien ir dzimšanas diena, tā kā Anci, sveicot tevi šajā dienā, un arī mūsu kolēģi Lienu Brikovsku, tagad jau Lienu Ušakovu, tad daudz laimes abiem kolēģiem. Jā, bet te mums ir ganība dāmas 25A BMW servis ERG auto, kur jūs varat droši remontēt gan minimarkas automašīnas, gan arī Mercedes. Mercedes, jā. Principā sākam par remontiem, un kad Toms sāk tā pa soļiem, ir mašīna, tagad viņi remontē, tad var pateikt, ka pēc remonta darba veikšanas pie mums ganība dāmas ir iespējams pieprogrammēt rezerves daļu, kas, piemēram, jaunās sērijas BMW ir ļoti bieži maina no kaut kāda darba, beigās vajag pienākt elektriķim un tā kā pateikt mašīnai, šis ir tavs, ar šo tu braukt, bet tā kā gudrākā valodā sanāk katru vajag pieprogrammēt, lai nodzēst kļūdu, lai viņš atpazīst, ka viss ir kārtībā, viss ir salabots, nevajag bļaut. Jā, un tas secinājums viens jau tā labā ziņa, kādēļ arī to vajag darīt, jo skaidrs, ka ar automašīnu mēs nebraucām mūžīgi. Un ņemot vērā to, ko Helmuts pat kā mums stāstīja, ka pēc atslēgas principā jūs varat nolasīt visu automašīnas informāciju, tātad, ja šī detaļa būs pieprogrammēta, tad noteikti kompjuters nerādīs kļūdu. Teiksim, ja jūs savu automašīnu tālāk dosiet kādam pircējam, pārdodot to, un viņš redzēs, teiksim, tur radās kļūda, tad, varbūt nekas nav mainīts, un tur viss ir čupā, nevajadzīgs. Tā kā, arī svarīgs faktors, kādēļ vajadzētu sekot līdz visām šīm lietām. Protams, tāpat arī mēs veicam ieraksts remonta grāmatiņā. Ir tiešām bijis cilvēks no 2004. gada, kurš brauc ar BMW, kuram servis grāmatiņa ir tāds, ka grūti panest, bet viņai pilnībā viss darba reģistrēt. Viņš prasa, kāpēc aptuveni, retums tās, kā to viņš saka, bet kā es mašīnu pārdošu, es varēšu parādīt visu, ko es darīju, un tā kā pie mums arī var veikt ierakstu servis grāmatiņā, kas saka, jums arī atvieglos dzīvi, varat apskatīt, tad es darīju to, tad darīju to. Jā, tātad pirmkārt priekš sevis labi, un arī attiecīgi pircējiem tirgojot tālāk automašīnu. Jā, vēl gribēju pieminēt, piemēram, par tām oriģinālajām rezerves daļām, piemēram, ka gribētu īpaši uzsvērt, viņas izmantot ritošajā daļā, piemēram, neņemt kaut kādas, varbūt, apšaubāmas kvalitātes vai nezināmas firmas rezerves daļas, jo man patīk citādi šodien izlasīja, kad Latvijas autozaļa ir ļoti prasīga, un principā tad tai oriģināla rezerves daļai, protams, kad ir ražotāja garantija, un viņi arī kalpo ilgāk, ka tas nav tikai tā, ka fars palielam būs labāk, bet arī ir labāk, un tas ir arī pārbaudīts, ka tā viņš reāli notiek. Un, protams, mums arī blakām, principā, viena boksa starp elektriķis, pavisam uz 6 boksi. Ir iespējams veikt sadzīviskākas darbus, piemēram, var sarunāt, noņemt auto bitumu, piemēram, kas ir sakrājies no piķiem, nomazgāt dzinēju, nomazgāt motoru, veikt salonu ķīmiskā tīrīšanu, pārāsot tīrīšanu, mazgāšanu, pulēšanu, kad viss vienu vietu BMW Roots, Speed,
Un labi ripo. Jā, jautājums vēl ir viens. Tātad, ja es kā jauns klients braucot uz ganību Dām 25A, nav svarīgi, vai man ir 2000. gada, vai 97. vai 2011. gada BMW, vai es varu uzsākt pilna servisa apkopas kaut kā tā kā tabulu, vai tas saglabājas datubāzē, viss, ko es esmu pie jums darījis. Ja man kādreiz atkal pārdodot automašīnu, es varētu dabūt šo te izdruku. Protams, jo mums pat ir tā, kad mainās vārds uzvārds, bet mašīna pie mums jau ir bijusi, tā kā principā saglabājas pilnīgi visi dati, kas mašīnā darīs pie mums, un mēs jau varam jau sarunas ceļā teikt, sveiki, šoreiz tev ir jādara šis un šis darbs, bet mēs ieteikt apskatīties to un to, jo pēc mūsu udārētiem datiem tev ir nesen darīts tas un tas. Tā kā principā viss saglabājās remontdarba vēsture un kaut vai pārbaudīt vai testa versijā līdz mums atbraukt. Es domāju, ka ir ļoti daudz plusu, lai pārbaudītu, kā ir ganību Dambim 25. Pie mums ir forši. Lūk, tātad, jau arī varam dzirdēt sirēnas, tas nozīmē, ka lietus lāses ir darījuši savus, un arī lūkojot sastrēgumu kartēs, tiešām man nav jēgas jums saukt nevienu sastrēgumu, jo sastrēgumu tiešām ir visur. Līdzīgi kā sniega laikā arī, kad lietas līdz laikā mēs sākam braukt daudz prātīgāk. Un pa ceļām prātīgi braucot, tātad ganību Dambī 25A varat iegriezties, ja jums ir BMW markas automašīna, Mini vai Mercedes, un uzsākt tātad pilnu servisu apkopā, vismaz sākumā aplūkot un uzzināt, kas tad jums ir jādara, lai jūsu Bembuks rīkot. Bembuks, es gaidīju, principā, no tom pirmo žargonā, Bumers, Bembuks, bet beidzot viņš ir. Lūk, tas tā kā būtu tā tehniskā puse, bet pēc brīža mums jau jāpaturpina ar kaut ko daudz skaistāku. Radošāk, jā, un tā būs dziedātāja Ketīte Indramārka, un mēs tad noteikti arī parunāsim par to, kā tad BMW ripo viņas dzīvē, un ne tikai mēģināsim arī noskaidrot, kāds tad ir bijis viņas pirmais auto. Atgādinām vēlreiz, kad pie mums viesojās Marika Ģedere, tad tas bija Ford Transit, jā? Principā Marika uzreiz skaļi paziņoja, ka es zem haubes nelienu. Jā. Pirmais jautājums, ko man uzdos no Ketīte, būs, vai viņa lien zem haubes? 18:30 minūtes, tad jau tiekamies pēc brīža. Autoraidījums Zem haubes sadarbībā ar RG Auto. Capital FM. What is this? In my eyes there is just one place for true love, and he will never let me down. No, he forced himself to think of how I must be feeling for him. But there is already sparkle between. So sway with me now. We should let the future drag our souls. I believe that we will never let us down. 'Cause I never
Autoraidījums Zem haubes. Sadarbībā ar RG Auto. Capital FM. Nu jā, tas vakars ir klāt, un atkal zem haubes esam ielūkojušies, un atkal tas brīdis, kad mēs ar Helmutu sākam mazliet mulst, un pie vainas mazliet BMW, vai ne? Mazliet BMW, bet tikai mazliet BMW, tas principā cits cilvēks vainīgs. Jā, vairāk tā kā skaista balss, vairāk tā kā dziedošs efekts, un vairāk arī skaists izskats, jā. Ar Keiti, Indemārku, labvakar! Labvakar! Nu jā, prieks tev redzēt šeit, Capital FM studijā, un diemžēl, es nezinu, vai par laimi vai par prieku, bet mēs jau autoraidījums Zem haubes klausītājiem pastāstījām, ka tu esi... Bembiste. Bembiste, jā. Jā, es dievinu BMW, es vienkārši dievinu to mašīnu. Labi, nu pirms no sākam ķerties tam vērsim pie ragiem, nu tad mazliet par sevi, ko tu šobrīd dari, jauni projekti, kas ar tevi notiek? Ar mani notiek, es dziedu, bet kombinācija ar violu spēli, ja? Senāk tā, ka pēdējo laiku kaut kā cilvēkiem vairāk gribās, lai spēlē violu, nevis dziedu. Jā, un vispār ļoti labi rakstu dziesmas, gatavojos Eirovīzijai. Pareizi, man čukstēja priekšā, ka vajagot tagad jau sāk gatavoties laicīgi tā Eirovīzijai, vai ne? Jā, es arī to pačuksēšu. Tā, nu vispār ļoti labi, tāds vasarīgs noskaņojums, pavasaris ir nodzīvots, un tagad vasara, un... Tas slapja tā vasara vienīgais. Slapja, bet būs silti. Nu, lūk. Jā, nu, skaidrs, tad viss par tevi mums ir, nu jātiek skaidrībā, kā tad ir to auto dzīvi, nu, tad... Es principā apsolīju, ka pirmais jautājums būs, vai Keiti Indemārka skatās, kas ir zem haubes vai nē. Tu skaties, kas notiek zem kaputa savai automašīnai? Man nācās skatīties, jo bišķī smieklīgi izklausās, bet es nodarbojos ar mašīnu pārdošanu kādreiz. Kādreiz jūs tirgojat automašīnas? Tirgojos, jā, automašīnas un BMW tāds pavecas 95. 99. gada. Man ļoti patika tās mašīnas. Tieši vecāks. Jā, skatījos, jo nācās, bet ļoti labi varēja ieslēgt blondīni, jā, kad pārdo mašīnu. Jā, nu, kaut ko zinu, kaut ko varu pastāstīt arī par savu mašīnu. Tu, ar ko tad tu tagad mums brauc? BMW trīnieciņš. Trīnieks, trojka, jā, kā tā saka. Trojka. Nu, par motoru mēs jautājam, cik liels vai nejautāsim, Helmut? 2.0. 2.0 dīzels vai benzīns? Benzīns. Ir benzīns asinīs tomēr. Ir benzīns tomēr asinīs. Nu, tas tāds savus piedzīvojumus, kā tā tev ir veicies. Kura gada tev ir? 2005. Nu, tas tāds salīdzinoši pajauns jau, vai ne? Nu, tāds spēka gados, jā. Tāda jauna meitenīte. Viņa ir meitenīte. Ir arī... mašīna ir meitenīte. Viņai ir nosaukums, kā tu viņu dēvē? Vispār es nedēvēju tādu... Meitenīte, tas jau tāpat izklausās ļoti labi. Tā vispār sieviete, jā. Tā mašīna uzvedās kā sieviete. Kad es gribu, es braucu, kad es negribu, es varbūt tad nebraucu, tā gadās, jā. Bet bija, ja godīgi, šajā mašīnā bija viss. Mums ļoti labas attiecības, jā, šo mašīnu. Un gadījās tā, vispār mašīna man ir tāda otrā māja, tāpēc, ka gadījās gan skūt kājas mašīnā, sagatavoties, jā. Pirms koncertiem, jā, tātad? Jā, kaut kādiem pasākumiem, jā. Nagu lakošana, nu, tas nenotiek uz sarkanās gaismas, jā, kad gaida, tomēr es apstājos, kaut kur benzīna tankā, jā, uzpilds. Un... Veids skaistumkopšanas procedūras savā automašīnā. BMW Spa. Jā, BMW Spa. Un tieši šodien notika ļoti interesanta lieta. Es eju ārā garāžā, skatos, mašīnas nav uz vietas. Ko jūs gribat? Es vienkārši aizmisu nolikt uz parking. Man bija uz reverse, jā? Uz atpakaļ, jā. Un tā mašīna bišķīt pabrauc uz priekšu, bet labi, ka nekas nenotika. Tā bija ļoti interesanti. Citā vietā sameklēt savu mašīnu. Man liekas, tā ir vainīga mana matu krāsa jauna, blonda. Jā, starp citu, mēs arī jau sociālā vidē, ja nemaldos, tas mums ir sejas.lv, jā, arī var redzēt, ka tu esi mainījusi matu krāsu speciāli imidžam, vai sākoties vasarā gribās pārmaiņas? Pārmaiņas, jā. Vispār, ja godīgi stulbāk es nejūtos, bet pārmaiņas, jā, gribējās. Man patīk tavs tiešums, tādēļ pēc brīža arī paturpināsim ar to, kādām automašīnām tad tu esi savu braukšanas karjeru uzsākus. Tagad gan neliela reklāmas pauze. Sorry, guys. Reklāma. Latvijas mobilais telefons piedāvā grandiozāko koncertu šovu, kādu Liepāja jebkad piedzīvojusi. Elektropopa karaļi Pet Shop Boys, šī brīža ietekmīgākais britu producents Naughty Boy, kā arī Dons, Gačo un daudzi citi. Šīs vasaras grandiozākajā pludmales festivālā LMT Summer Sound.
Pērc biļetes jau šodien biļešu servisu kasēs un internetā. Garšu piešķir Cēsu alus. Atbalsta Liepājas pilsētas dome. Mani sauc Santa Bindemane, un es esmu kosmo meitene. Klāt vasara un priekšā 3 mēneši saules, prieka un bezrūpības. Kā tikt pie skaista iedeguma droši, kur atrast perfektu peldkostīmu un kā sarīkot izcilu ballīti, par to visu lasa Jūnija Kosmo. Turpat arī labākās peldvietas Latvijā, idejas Jāņiem un citiem vasaras piedzīvojumiem, kā arī treniņa plāns satriecošai presītei. Cosmopolitan – sieviešu žurnāls numur 1. Vēlies nokļūt tur, kur ir nereāli jautri. Meklē biļetes uz galveno gada notikumu The Offspring. 27. jūnijas Tallinas dziesmas svētku estrāde. Biļetes biļešu servisā. Fitness Ant – moderna, interaktīvo fitnesa treniņu platforma treneriem un tiem, kuri meklē sev treneri. Attālināti treniņi mājās vai sporta zālē, progresa statistika, atsauksmes par treneriem un citas noderīgas opcijas. Pievienojies mums jau drīzumā fitnessant.com. Dance Top 20. Katru piekdienu 14:00 ekskluzīvs naktsklubs Mai Tai un Radio Capital FM piedāvā Dance Top 20. Latvijā populārākie pasaules deju hīti. Ar tiem studijā es, Roberts Leismejers. 2 stundu garumā tu uzzināsi visu par aktuālo ārvalstu un pašmāju deju mūzikā, būs arī studijas viesi, konkursi un balvas. Nobalso par savu favorītu jau tagad capitalfm.lv un piekdien 14:00 uzzini, kādu atbalstu tas guvis nedēļā kopumā. Radījuma atkārtojums svētdien 16:00. Naktsklubs Mai Tai Rīgā Raiņa bulvārī 15. Mai Tai ekskluzīvs klubs. You can listen to Capital FM anytime, anywhere, any place. On FM, online at capitalfm.lv or on your smartphone and tablet. Tas ceļš, pa kuru eju es. Manas nesevēs distajā, iepālē dažas iedaļās, pēdējās. Liekas, kā tas arī būs viss. Kas tev Balss no otra puses izskandavā Capital FM ir 18:42 minūtes. Keitija Tindemārka pie mums šodien ciemos. Skaista balss, skaists izskats un, piedod, bembist. Jā, reiz mums šodien zem haubas arī tēma bija par BMW markas automobīļiem, tātad par servisu ganību Dambī 25A mēs runājām, kur jūs varat savus spēka rumakus remontēt. Un, šoreiz gan mēs pievēršamies atkal tev, Keitija, un tad esam izrunājuši par to, kā tad tev ir klājies tavās automašīnās, bet mums interesē tad galu galā, ar ko sāka, vai ne? Jā, ar ko sāka? Ar ko sāki braukt un kā tad bija tava pirmā automašīna? Man pirmā automašīna bija Mazda 121. Jā, ļoti maza mašīna, bet tiešām tāda omulīga. Jā. Es tam, kad es noliku tiesības, vienkārši mācījos jau braukāt bez
instruktora. Un es ļoti atceros, ka šī mašīna smaržāda vaniļas smarža tāda bija. Eglīte dzeltenā karājās droši vien. Jā, tieši tā. Un tā eglīte dzeltenā tagad es cenšos arī citās mašīnās izmantot. Tā, un vispār BMW, tagad šī mašīna man 12. Kā es teicu? 12. automašīna. Nu, Cik gadus tev ir tiesības jau vadīt apliecību? Paga, nesimlošu, 16. oktobrī būs 5 gadi. 5 gadu laikā 12 automašīnas. Jā, būs 5 gadi. Jā. Man nav ko teikt. Es bez vārdiem. 12 automašīnas, tas ir liels skaitlis. Tas nozīmē to, ka jābūt ir kādam piedzīvojumam. Kāds interesants atgadījums. Skaidrs, viens jau ir bijis, pat kā, kad automašīna ir aizripojusi mazliet tālāk, nekā kur to es viņu atstāju. Nē, viens piedzīvojums ar vienu mašīnu bija, tā bija, man liekas, visvecāka mašīna, ko es biju nopirkusi 89. gada. Opelis, kurš Opelis tagad neatceros? Nav būtiski Opelis. Jā, un vienkārši katrs 200 metrus es apstājos. Es nopirku to mašīnu. Un pēc 200 metriem viņi tā kā visi, jā? Visu laiku, jā. Tā kā zirgu vajadzēja atpūtināt pēc 200 metriem. Jā. Nākamajā dienā es atgriezos mājās. Tā, nevis nākamajā dienā, bet vienkārši vajadzēja vazāties daudz to mašīnu. Nebija laba izvēle, tā bija mana sliktākā izvēle, ja? Bet tā piedzīvojuma, es saku, nevis piedzīvojuma, bet vienkārši mašīnā jūs varat atrast visu, kas ir mājās, tāda nepieciešama. Sievietes mašīnā noteikti. Tas bija tāds ļoti labs salīdzinājums, teiksim, sievietes vānas istaba un sievietes mašīna, un attiecīgi... Un somiņa. Jā, un vīrieša vānas istaba un vīrieša mašīna, attiecīgi tad vānas istabā sievietē viss ir skaisti pa vietiņām, mašīnā totāls bardaks, visur tur ir kabatiņā vienā ir nagu lakas, kaut kas tur, kaut kur smaržīns, kaut kur. Bet kā es to tā slikti saku bardaks? Vānas istabā viss ir skaisti, mašīnā neskaisti. Jā, redz, tu teici 5 gadus tev ir tiesības vadītāja apliecība. Būs 5 gadi. Būs 5 gadi. Kāds attiecības tev ir ar šiem te vīriem zaļajās vestēs? Mārikai Ģedertei bija viens oficiāls punkts. Vai tev arī ir soda punkti? Zini, kas man nav soda punkti, bet man bija tā, ka es aizmirsu atjaunot octa. Kādas attiecības? Bija tā, ka es tā es tā pasmaidīju, jā, un viņi man tā vienkārši ar pirkstu parādīja, ka nevajag tā darīt, nav smuka, bet vispār, ja godīgi, es nemāku tā flirtēt ar viņu. Bet sanāk, Nē, vispār vajadzētu, man liekas, ne? Keitija ir viens oficiāls no. Jā, viens oficiāls no. Kā tavā gadījumā tu vari vadāt līdz violi? Un teiksim, ka es paņemtu par ātrumu apturēt, tad, saka, policiskungs, es varbūt jums uzspēlēšu vienu gabalu. Tad, attiecīgi, tas varētu būt kā iznākums, labs iznākums tam, lai soda punkti nebūtu. Tom, paldies, ka tu tāds esi. Tagad es tā darīšu. Es vienkārši sēžot, domāju, 12 automašīnas sanāk, un kopš pirmās mašīnas vanilijas marža sanāk, ka pat visas 12 mašīnas maržā pēc vanilija. Jā, pēc... Gandrīz. Tu vispār esi traka braucēja? Atzīsties? Nē, neesmu. Man gribētos būt, bet neesmu. Man liekas, ja būtu traka, tad man jau nebūtu ne tiesība, ne mašīna. Cik ir ātrākais ātrums, ar kā tu esi braukusi? Ja nemaldos, Marikai Ģedertei mums attiecīgi tas bija laikam 200, ja mēs zinām, bet katrā ziņā bija ļoti ātri pa bānu tas bija. Zviedrijā es biju braukusi 160, man liekas, bet tas bija, tur vajadzēja līdz 140 varēja, jā? Un tad tu biji šī tā kā bija. Tāpēc, ka man bija Hyundai sportiska kupēja, jā, un man ļoti gribēs, jo te izmēģināt Latvijā, nevar zināt. Skaidrs gan, ka noteikumi, gan arī ceļi mums īsti neļauj skriet. Protams, ir indivīdi, kas to dara, tād kā Helmuts Rekur sēž blakus tev, jā, skrējais lielais. Pēc brīža mēs paturpināsim. Viena lieta ir tas, ka šobrīd Keita izdomās jautājumu, ko jautāt radio klausītājiem. Tas varbūt saistīts ar tevi. Mēs tikmēr uzliksim dziesmu, un tad pēc brīža radio klausītājs atbildēs uz jautājumu un saņems balvu no ERG auto. Un, protams, arī gan jau kā ERG auto, varbūt arī tevi, Keitī, kaut kā iepriecinās. Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness and she'll send the call out, 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 send.
Autoraidījums Zem haubes sadarbībā ar RG Auto. Capital FM. Laiks jautājumam, principā, no Keitija Tindemarka. Jā, ētera tālrunis ir 67860101. Mums ir dāvanu karte no ERG Auto. Jā, mums ir zvanītājs. Jā, halo! Halo, bišķīt klusāk pareizām radio aparātu. Jā, nogriez. Kā tā sauc? Ingus. Ingus, tas, kurš Petersons un dzied, vai ne? Nē, cits laikā. Ingus, nu lūk, Keitija ir tavā rīcībā. Keitija tev uzdos jautājumu un būs atbilžu varianti. Keitija? Tātad mans jautājums ir tāds, cik kopā mašīnas man ir bijušas dzīvē? Nu, es domāju, ka 12. Jā, pat sanāk, ka nedomā, tu zini. Klausies, nu, Ingus, mums prieks par tavu spēju klausīties raidījumu visu laiku un piefiksēt sīkums. Mums tās numurs ir piefiksēts, mēs ar tevi sazināsimies pēc ētera un attiecīgi tu esi laimēs dāvanu kartu no RG Auto. Jā, labi, paldies. Jā, veiksmīgi. Veiksmīgi, jā. Nu, lūk, un otra lieta, tas patīkamais process, kurš vienmēr šajā brīdī notiek, ir tas, ko Helmuts saka mūsu viesiem. Principā, jā, gaidīsim jūs ganību Dambī 25, jā. Jā. Kad tu man stāstīji, ka tev tur notiek arī spā savā automašīnā, es domāju, ka varbūt kāds pūderis reizēm paliek kaut kur, uz krēslu vai kā. Vai tos atdzīvotos kāpi, lai sakārtotu, principā, salona ķīmiskā tīrīšana tev no ERG Auto. Super, paldies, man tieši pietrūkuši. Nu, lūk, un tad noslēdzot mūsu sarunu, tavas nelielās pārdomas pirmkārt par to, kādēļ vajadzētu kopt savu automašīnu. Gan tehniskā ziņā, gan arī ārēji un iekšēji. Nu, iekšē vai kopt, lai smaržo pēc manis? Jā, ieskaitām ļoti labi. Lai smaržo. Jā, un sievietes skatījumā, kādēļ vajadzētu arī mašīnu kopt tehniski? Nu, principā tas jau parasti ir vīriešu darbs, nu, es to neuzskatu, ka sievietēm tas būtu jādara, bet kāds ir sievietes skatījums, kādēļ vajadzētu sekot līdz visām lietām? Pirmkārt, vajadzētu labu vīri. Ieskaitām? Lai tas kopi. Nu, kā, vispār, vajag kopt mašīnu. Vajag dot tā pieiet nopietni, jā, tā lieta, jo mašīna, ja jums ir laba mašīna, tad jūs arī labi to vadīsiet. Jo sieviete ir sieviete, kā nekā pie stūres, un ļoti daudz problēmu varētu būt, ja jūs nekopsiet mašīnu, tad... Savām sievietēm, jā, vīrieši, dzirdējāt? Nu, saņemās. To es saku visiem vīriešiem, pirmkārt. Super. Tēva diena ir pagājusi, dāvanas beigušās, tagad davai saņemās, kopiet savu dāmu automašīnas, jo... Nu, lūk, Keitija, mēs tev sakām lielu paldies, ka tu rādi iespēju atnākt ciemos. Mēs vēlam tev daudz labu panākumu muzikāli, tikpat skaistu viola spēli, tikpat labi izskatīties kā līdz šim. Nu, un noteikti vēlam labi gatavoties Eirovīzijai. Paldies jums liels! Nu, lūk, jā, mēs gan ar Helmutu vēl pēc dziesmas paturpināsim mazliet noslēdzot šo tēmu, tā kā nu paliec ausīgs radio klausītāju uz tava Capital FM viļņa. When night has become the day, they're sending you far away, so far away. When everything starts to fade, you don't have to be afraid. No, you don't have to be afraid. Take my hand and when you wanna get off the ground, but gravity pulls you down. Gravity pulls you down.
when you feel out of place. You don't have to be afraid. No, you don't have to be afraid. Take my hand and free love. This is free love. That's what we are made of. Yes, we are. Free love. This is real love. That's what we are made of. Yes, we take my hand and 18,56 minūtes autorādījums zem haubes. Jā, diemžēl laiks kā vienmēr ir nepielūdzams. Laiks kā vienmēr nepielūdzams, vēl vairāk žēl, jo nākamā nedēļa mēs netiekamies, tāpēc jau laicīgi novēlam jums pamatīgi bīrfestu katrā mājā. Pamatīgi bīrfestu. Tajā pašā laikā, pasakot ziņu portāliem, draugi mums gatavo pārsteigumus, čekus un tā tālāk. Tā kā braucam uzmanīgi, skaidrā, bez promilēm, svinām prātīgi, mīlam viens otru, meklējam papardziedu, metam vainagdziņas jūrā un aidā. Un lai šis vecais labais paradums iedo izbraukt, paskaties, kā es māku, lai nu paliek citai reizei. Principā jā, lai tā būtu kaut kā leģenda. Kādreiz darījām tā, kā bijām stulbi, vienkārši neatkārtojām muļķību šajā gadā. Nu un skaidrs, ja nu tālāks ceļš ir mērojams jums Līgo svētku svinībām, tad no visi BMW braucēji, Mercedes un Mini šīs dienas tēmai, kam bija veltīts šis raidījums, tad droši var doties uz Ganību Dāmu 25A, sagatavot savu automašīnu Līgo svētku svinēšanai. Jā, sagatavot, saremontēt, nomazgāt, iztīrīt un novēlēsim arī priecīgus Jāņus un uzsauksim varbūt Alspūdeli. Nu, lūk, tas viss no ERG auto, atgādinot to, kā grādīgā dzirra ir domāts stipriem cilvēkiem, un tas var veidot kaut kādā ziņā arī zināmu atkarību. Tā kā galvenais, lai atkarība jums ir no auto braukšanas, un kas galu galā notiek zem haubes, to visu jūs varat uzzināt 18.00. Diemžēl, kā jau Helmuts minēja, nākamā pirmdien. Arī mēs esam cilvēki, arī mēs gribam svinēt, un arī mēs vēlamies atpūsties, tādēļ dosim jums 2 nedēļu kantikvapu, un tad jau arī atkal sanāk jau mums jūlija mēnesis, vai mums sanāk vēl jūnijā mēs tiekamies? Nu, katrā ziņā nākamā pirmdienā. Jā, mēs tiekamies 30. jūnijā. Tā kā kalendārā ap jūnu seno. Jā, jūnu seno. Jā, vēl tiksimies. Tā kā sakojiet līdz visām aktivitātēm, klausoties Radio Capital FM, ir skanīgs frekvences gan Rīga 94,9, Liepāja 94,6 un Valmiera Vidzem 95,9 un Jelgava Dobele 98,0. Protams, arī aktīvs Twitter koncerts Capital FM LV, viss vienā vārdā, ieter tālrunis 67860101, e-pasts ēters @Capital FM LV. Hashtag zem haubes. Jā, hashtag zem haubes, un tā kā lai jums jauka un patīkam Līgo svētku svinību, jūsu pirmdienas talismani ar autoraidījumu zem haubes, gan Helmuts Beidzi, gan Toms Barons no jums šajā dienā atvadās, lai nu tad tiktos pēc svētkiem, vai ne? Lai labi ripo un lai veicās. Jā, lai labi ripo. Tas tā kā pēc Jāņiem, vai ne? Jā, čau, Natā. Pareizais laiks 19. This is Capital FM, Latvia's #1 lifestyle radio, broadcasting from the center of Riga, Latvia. Stay tuned, Capital FM, your lifestyle radio. Capital FM. Šovbiznesa pasaulē. Bijušais ASV prezidents Džordžs Bušs vecākais šonadēļ svin savu 90. dzimšanas dienu, tā par godu, plānojot izlekt ar izpletni. Eksprezidents plāno lekt ar izpletni no helikoptera netālu no Buša ģimenes īpašuma Kennebanka portā Menas štatā. Piebildīšu vēl, ka Džordžs Bušs vecākais arī savu 80. dzimšanas dienu un arī 85. ir atzīmējis ar izpletni lēkšanu. Dziedātāja Kellija Klārksone dāvājusi dzīvību savam pirmajam bērniņam, tā ir meitenīte. Slavenība meitu nosaukusi par Riveru Rozu. Dziedātāja raksta, ka viņa un viņas vīrs